Izstāstīšu jums kādas atmiņas no, tā teikt, seniem laikiem. Tas ir par laiku pirms apmēram, jau vairāk kā 30 gadiem. Bija vasaras dienas kopā ar kādiem 2 tā laika makšķerēšanas draugiem. Mēs izlēmām, ka pirmo reizi savā mūžā pamēģināsim palikt pa nakti laivā. Un tā arī notika. Kad pienāca vakars, bija tā, ka mēs vēl copējām, bet zivis jau, tā teikt, gāja čučēt, un arī mums pamazām miedziņš bija klāt. Bet ko nu, kad odi kož, kāda tur gulēšana? Un kā nu kurš mēs ieriktējāmies, lai gulētu. Bet es atceros to, ka es biju vienīgais, kas negulēja. Man tik ļoti traucēja odi, ka es tā arī tajā naktī neaizmigu. Un biju liecinieks vairākiem tādiem iespaidiem, kas, protams, palika atmiņā, tā teikt, uz visu mūžu. Viens no tādiem iespaidiem bija, ka es redzēju, ka blakus laivai pēkšņi, tur, kur mēs bijām prom no lielākiem viļņiem piestājuši, savienojuma posmā starp Burtnieku ezeru un Briedi, tur pēkšņi no krasta malas ūdenī ievēlās briedis. Protams, ka bija neumulīgi, bet tas nebija viss. Viņš gan devās savā gaitā, bet tad ieraudzīju kādu laivu, kura pietuvojās mums, un izrādījās inspektors interesējās, vai mēs gadījumā neliekam pa nakti tīklus, ko, protams, mēs nedarījām. Arī tas nebija viss. Pēc tam tuvāk rīta pusē viens no maniem copes draugiem, kas arī tur atradās laivā, gulēja uz redelēm, kas bija pārliktas pāri laivas abām malām. Un tad viņš pa miegam savēlās sāņus. Šī ir kāda īpaša epizode, kurā bija pa īstam bīstami. Jo kas notika? Tajā brīdī es šo redzēju. Abi šie mani skolas laiku draugi gulēja. Un es pamazītiņām arī tā kā taisījos iesnausties, bet ar vienu redzēju, kas notiek. Un biju mazlietiņa atgūlies laivas smailajā daļā un ievēroju, ka pēkšņi mans draugs, kurš gulēja uz šīm redelēm, pagriežoties uz otru sānu, panāk efektu, ka šīs redeles gāžās pāri jau bortam kopā ar pašu draugu. Un tajā brīdī es taču ļoti labi apzinos, ka ar pirkstu galiem uzliekot uz sava drauga kājas pirkstiem, es nevaru noturēt fiziski viņa svaru, taču man tas izdevās. Šī cilvēka kājas jau bija gaisā, ķermenis jau bija pāri bortam, bet man izdevās noturēt viņa svaru. Pēc tam es pateicos Dievam, neatceros vairs īsti, vai draugs pēc tam aizgāja gulēt vēlreiz, bet tā šķita, ka viņš bija apstulbis un īsti nesaprata, kas ir noticis. Kad pienāca tās dienas copes laiks, bija atkal cita epizode. Tajā dienā diezgan švaki zivis ķērās. Mūsu tā saucamās makšķernieku cerības īsti nepiepildījās, un tāpēc es izmēģināju arī uz līdaku. Mētāju vizulīti un, kā klātesošie laivā sacīja, traucēju viņiem ķert zivis, kuras jau tā knapi ķērās. Bet es mēģināju un vēlreiz mēģināju, līdz kamēr kādam no draugiem sāka apnikt. Viņš teica, taču pietiek, tās pašas zivis aizbiedēs, kuras vēl šad un tad uzcapē un ķerās. Un es tad sacīju, labi, es vēl 10 reizītes. Un pēc tam, kad biju tās 10 jau izmetis, sacīju, vēl drusciņu.
Un tad es redzēju, ka viņiem jau pavisam sāk tas apnikt. Un tad es pateicu, es apsolu Dievam un jums, ka vairāk par tik un tik reizēm es nemetīšu. Un es tur nosaucu 5 vai 3, neatceros īsti, bet katrā ziņā kādu noteiktu skaitli es pieminēju un to realizēju. Un mani tā laika draugi ir liecinieki tam, kas notika turpinājumā. Tieši ar pašu pēdējo reizi man pie pašas laivas sanāca noķert mazu līdeciņu. Jautājums, kā tad tā var tā gadīties? Vai ne? Es arī tajā laikā ieguvu tādu dzīves mācību, ka ar solījumu Dievu priekšā un cilvēku priekšā rotaļāties nevajag, jo bija ļoti grūti pretoties šim kārdinājumam, pamēģināt noķert vēl kādu līdeciņu. Tāda pieredze bija toreiz. Vai šo atcerās arī mani tā laika draugi, kas notika tajās dienās? Iespējams, jo tajās dienās bija ļoti daudz dažādu notikumu, ieskaitot arī tādu, ka tad, kad bija apmēram Jāņu laiks un bija sienas talkas, tad atceros viens no maniem draugiem izdzirdot, ka viņa radi tur pukojas un dusmojas un lamājas un saka, ka tad, kad jāvāc sienas, tad parasti lietus gāž. Mans draugs sacīja, ka Mareks lūgs Dievu un darbs tiks padarīts. Un es pat negaidīju to no sava drauga, ka viņš tā teiks, bet es tā arī izdarīju. Un tik tiešām mēs varējām paveikt darbiņu, jo tie mākoņi, kas bija virs mums sastājušies, sāka izklīst. Un mēs varējām pēc tam doties uz copi, kuras piedzīvojumus es jums esmu šajā reizē daļu no tiem pastāstījis. Lieli vai mazi, bet dzīvē dažādi, kā cilvēki to saka, brīnumi notiek. Es tos sauktu par likumsakarībām, ko piedzīvo cilvēki, kas ir vērīgi un kas meklē patiesību, uzticas radītājam. Sajūtiet savu sirdsapziņu, un jūs pamanīsiet to, ko var pamanīt ik viens Dieva bērns.